Sveiki! Kā jums liekas, vai no šķidruma var kaut ko uzbūvēt? Mēs jums parādīsim, kā to var izdarīt. Tam mums ir vajadzīga dzeramā soda un galda etiķis. Dzeramo sodu mēs iebrējam iekšā katlā, kur mēs arī liekam karsēties. Un tad mēs pievienojam klāt etiķi. Galvenais atcerēties, cik daudz ko likt, ir atkarīgs no tā, cik jūs daudz arī gribat iegūt vielas. Pēc tam, kad jau lēnām sāk viss vārīties, mēs pievienojam klāt vēl etiķa pakāpeniski, līdz soda beidz burbuļot. Tad sāksies kristalizācija, jeb sāks krist ārā kristāli. Vāram līdz sāka parādīties kristāli. Tad noņemam pāris kristālus, ko izmantosim vēlāk, uguni griežam nost un pievienojam mazliet etiķa, lai esošie kristāli izšķīst. Apmaisam un tad ļaujam visam atdzist. Kā jūs redzat, šeit mums ir kristāli, kurus mēs iepriekš izņēmām. Un šeit ir mūsu sagatavotais šķīdums. Tur mēs redzēsim, kā no šķīduma var arī kaut ko uzbūvēt. Kā arī redzat, ne katrs šķīdums grib iet ārā no burkas.